Guldīja zem akmeņu krāvuma, dažkārt kremēja, bieži kopā ar rotām vai darbarīkiem. Krāvums bija kopienas simbols, senči, kas paliek klātesoši un sargā dzīvos. Katrs akmens bija kā mūžības zīme. Šī tradīcija nav unikāla Vidzemei. Līdzīgi apbedījumi bija Skandināvijā, Īrijā un Britu salās. Akmens simbolizēja nemainīgo, mūžīgo saikni starp dzīvajiem un mirušajiem. Stāvot šeit, mēs esam daļa no Eiropas plašā megalītisko kultūru loka, no Īrijas līdz Baltijai. Un atkal ir šis te neredzama mūsu uzdevums, kas varētu šeit būt no fotogrāfijas, kāds gribat vēl. Tad neredzamais kadrs. Pabūtiet 2 līdz 3 minūtes klusumā pie akmeņiem, fotografējiet nevis pašu akmeni, bet to sajūta, ko šī vieta jums rada. Ēnu, faktūru, gaismas līniju, ainavas fragmentu. Tā kā un arī caur šiem te uzdevumiem, tas ir tāds arī interesants man kā fotogrāfam, ko es ir apliecināt veids, kā vēl kaut ko papildus ieraudzīt. Jo tā mēs redzam, kas es jums te pastāstu, tur ir bedri, tur ir tas, bet, teiksim, piemēram, tagad, ja, parādās saule, mums parādās jauns elements, šeit tāds izgaismos mazs pleķītis, ja, un līdz ar to arī caur tādu to saucam apzinātības praksi mēs varbūt varam kaut ko jaunu ieraudzīt.